Pērn svinēja 5 gadus pēc cilmes šūnu transplantācijas. Diagnozi man uzstādīja 2006. gada janvārī. Aptuveni mēnesi pirms tam es vēl jutos pilnīgi veseli. Jutos arvien sliktāk un sliktāk. Visbeidzot, es vairs nevarēju noiet 100 pat 10 metrus vai uzkāpt otrajā stāvā, neapstājoties, lai atpūstos. Taču pie ārsta aiziet neiedomājos. Kad pirmoreiz nonāca slimnīcā, slikto šūnu manās asinīs bija jau 98%. Vēl dažas dienas, un es neizdzīvotu. Jau pēc pirmajām analīzēm ārsti teica, ka esot aizdomas uz leikēmiju, bet es pat nezināju, kas tas ir. Tad es prasīju ar slimību ārstējumu, un dakteri atbildēja, ka, ja tūlīt veicam transplantāciju, man ir 95% liela iespēja izveseļoties. Es nopriecājos. 95% taču ir gandrīz 100. Kad jau braucu uz Lietuvu parakstīt līgumu ārstiem par transplantāciju un nodot analīzes, man teica, ka tas vairs ir tikai 40%. 27. augustā jau braucām uz Lietuvu veikt transplantāciju. Bijām jau sākuši iekārtoties, jo slimnīcā bija jāpaliek 3 mēnešus, taču man sākās recidīvs un transplantācija veikt nevarēja. Mēs atsākām ziedojumu vākšanu, lai apmaksātu ķīmijterapiju Viņā. Bija palicis tikai vairs viens donors. Kamēr ritēja ķīmijterapijas, visu laiku nervozēja, ja nu kaut kas ar viņu notiek, ja nu viņš iekļūst kādā nelaimes gadījumā, ja nu ķieģelis pēkšņi uzkrīt viņam uz galvas. Es izfantazēju visu neiedomājamākās lietas. Atceros, kā ārsts brauc pēc donora asinīm, no kurām jādala šūnas. Es gulēju un tā uztraucos. Turcijā vēl tolaik bija kaut kāda nemiera, un māsiņa visu laiku nāca mani informēt. Tagad ir paņemts šūnas. Tagad viņš sēž lidmašīnā, jau lido. Kad beidzot bija klāta pati pārstādīšana, neskatoties uz visām fiziskajām grūtībām, mani piepildīja neiedomājams prieks. Un man atnesa maisiņu ar šķidrumu, kas atgādināja burkānu sulu. Tās bija manas cilmes šūnas. 23:45 10. oktobrī man sāka transplantācija, un 11 minūtes pāri pusnaktī 11. oktobrī beidza. Māsa to vēroja internetā. Kopš tās dienas es atzīmēju 2 dzimšanas dienas. Tā bija visīstākā pārdzimšana. Man tagad ir pat cita asinsgrupa. Kad transplantācija bija veikta, man likās, ka smagākais būs aiz muguras, taču nē, man teica, ka lielākās grūtības vēl ir tikai priekšā, un tā arī bija. Ķīmijterapija bija sēdus gan mans matus, gan nervu sistēmu. Kādu brīdi es izskatījos pēc olas ar acīm, un man bija depresija. No slimnīcas es iznācu pirms pašiem Ziemassvētkiem. Man bija neiedomājama baila, bet jauno gadu es sagaidīju mājās viņas dzīvoklī kopā ar ģimeni. Pirmajā gadā pēc cilmes šūnu transplantācijas analīzes pasliktinājās 3 reizes, bet kopš tā laika es slimnīcā vairs neesmu nakšņojusi. Lai izdzīvot, man vajadzēja medikamentus, kas maksāja vairākus tūkstošus latus par iepakojumu, ar ko pietika tikai pāris nedēļām vai mēnesim. Valsts atbildēja, ka manā gadījumā tās kompensēt varot tikai 700 latu apmērā. Atkal bija jāmeklē palīdzība pie draugiem un labdariem, taču valsts kompensāciju es saņēmu tikai pēc ārkārtīgi smaga tiesas procesa. Cīnīties bija vērts. Pilnu darbu slodzi izturēt vēl nevaru, bet esmu beigusi make-up kursus, un nu jau var sniegt konsultācijas pēc brīva grafika. Esmu atsākusi strādāt. Es ārkārtīgi novērtēju no sirds pasakos visiem tiem, kas nebija vienaldzīgi un palīdzēja.